Esiet sveicināti, sporta draugi, podkāsts un eksperti. Pēc ļoti ilga pārtraukuma atkal jūs mājās. Kārlis Kamarovskis, Andris Auziņš. Sveicināti. Sveicināti visiem. Es pat neatceros, ka mēs pēdējo reizi čalojām par sportu. Bija pirms kādiem 2 mēnešiem. Marta beigas, manuprāt, bija pēdējais. Jā, mūsu lielās atvainošanās. Bet zini, kas ir? Nav tā, ka mēs atpūtāmies. Tā galīgi nav, ka mēs atpūtāmies. Mēs paši baigi daudz strādājām, un tāpēc nesanāca tik daudz laika. Tā kā piedodiet, lūdzu, tie pāris simti skatītāji, kas mums ir. Jā. Mēs novērtējam to atbalstu, kādu jūs mums sniedzat, tie pāris simti cilvēki, bet arī pāris epizodām ir bijuši pat pār 1000 skatījumiem, klausītājiem, tā kā mēs priecājamies. Jā, domāju, ja šitam būtu pilns 1000 cilvēku sanāk. Jā, vai ne? Un es par tiem cipariem es domāju, liekas, kas ir 1000, bet, kad tu saki, ka tu vienā telpā 1000 cilvēkus savest, tad liktos, wow, tas ir iespējīgi, jā. Vai ne? Nu, labi. Ķersimies, vērsim pie ragiem, vai ne? Mēģināsim kaut ko darīt lietas labā, un kāpēc mēs bijām tik aizņemti, tas bija tāpēc, ka bija uz hokeju jāstrādā gan man, gan Kārlim, un par hokeju arī sāksim parunāt, vai ne? Jā, Andrej, tev bija 11 komentētas spēles pasaules čempionātā, man 8 bijām, mēs tajā hokeja virpulī ierauti, bet vispirms varbūt par turnīru kopumā, tad pēcāk par Latvijas izlasi, ASV izlase triumfē. Cik tas bija gaidīt, negaidīt, ņemot vērā, kādu sensāciju sarūpēja Dānija izsitot Kanādu, un beigās Zviedriem arī tikai bronzas, lai gan viena no turnīra favorītiem. Par visu to turnīru, kā tev liekas, vai tas bija pārsteidzoši, kā ASV izlases triumfēja? Man tas bija pārsteidzoši tiešām, jo amerikāņi vienmēr atbrauc ar tādām garām rokām, tur vairāk izklaidēties nekā spēlēt hokeju, kas arī bija redzams īsumā pirmajās spēlēs. Ja, ka, viņi tā vienmēr sāk. Tāpēc... Īpaši pret Norvēģiju, kur viņi bija 5-1 vadībā, un viņi izlaida tur uzvaru 5-5, labi, viņi gan pagarinājumā vinnēja, man bija iespēja ar Ģirtu Ankepānu to trako spēli komentēt, jā, bet līdzīgi kā tu saki, tāda nenopietna attieksme dažbrīd amerikāņu hokejistiem. Agrāk tas bija vēl izteiktāk, tagad viņi ir sākuši tādus jaunākus sastāvus vest uz pasaules čempionātiem, kas tomēr jauniem džekiem ir vairāk gribēšana sev pierādīt nekā tādiem 30-gadīgiem veterāniem, kuriem tur jau 1 vai 2 Stanley Kausa pacelt, jā, viņiem tur varbūt negribās sevi tik ļoti vairs mocīt tajā jau viņiem brīvdienās, ja, kad NHL sezona beigusies, tāpēc viņi pēdējos gados, es pat teiktu pēdējos gados, 10 gadrīz gados, tādus jaunākus sastāvus sūta ar pāris tādiem pieredzējušiem spēlētājiem, kas satur to kopā, bet izpildītāji jau viņiem ir super labi. Ja mēs paskatāmies, arī pēdējo 15 gadu griežam U18 čempionātu, tad amerikāņi tie, kas dominē tieši U18, tagad jau arī U20 līmenī amerikāņi pat ir labāki, pat pēdējos čempionātos, varbūt pat Kanādu. Ja? Tā kā, tur jau izpildītāji ir, un ja šos jaunos džekus tur paņem, ielēc pareizajā virzienā un vēl izstāst viņam, kas tāds pasaules čempionāts ir, ja, lai viņš būtu mazliet izsalcis, varbūt čempionāta gaitā, tad spēlēt viņu māk. Tur vispār nav nekāda problēma. Atceros, tas pats Gauthier, viņš debitēja pasaules čempionātos Rīgā. Toreiz, kad notika, viņam bija vispār 19 gadi, ja pareizi atceros, tur viņš, ak, Dievs, kā viņš spēlēja. Un arī tagad viņš bija viens no izlases līderiem. Jā, viņš vienkārši fantastiski spēlēja, jau tajos 19 gados viņš jau koledžā toreiz bija tikai, un tagad jau, paskaties, baigi forši pastīties ir uz tiem spēlētājiem, kuri, izauguši, ja, teiksim, ikdienā, tā baigi viņi varbūt nereiz, tik cik NHL highlightos, jā, tad pasties uz tā lielā ledus, jā, un uz pasaules čempionātu viņš bija 19 gados, jā, un tagad viņš ir šāds pēc pāris gadiem, jā, kad vēl vienreiz spēlē pasaules čempionātā. Tas ir forši, bet amerikāņi, jā, viņiem tur bija jau šausmīgi prikoli čempionāta sākumā, ka viņi tur braucēs steiku, ka viņi bija nobijušies no tām te... Sirēnām jau Dānijā pirmajā trešdienā, es nemaldos, 1. māja, pirmajā trešdienā ir sirēns, viņi tur sabijušies, un Verenskim Zakam ekipējums Soma nebija atnākusi, tāpēc viņš pirmās 3 spēles čempionātā vispār nespēlēja. Tur viņiem īstenībā tāds saudabīgs tas čempionāts kaut kādā mērā bija Herningā. Jā, Herningā vispār bija ļoti... Ar ledu. Tev komentējot spēli vispār, spēli tika apturēta, ledus klucis izrauts, vienkārši betonu var redzēt. Konkrēts gabals izrauts, vienkārši betonu var redzēt. Andris Ansons vēl tieši tiesāja to spēles, domāju, kas tad tagad notiksies ārprāts. Bet, Andris īstenībā diezgan labi pieņēma lēmumu, cepar nost arī jau ne pirmais čempionāts, kā saka Andrim, jā. Un manuprāt, tur viss bija kārtībā, tas lēmums, ko viņš pieņēma, uzreiz ar tiem ledus darbiniekiem, ledus meistariem aprunājās, uzreiz pateica, labi, viss, tad mēs beidzam, cik jums laiku vajag, vai vispār varēs. Ja? Viņi pateica, ne, varēs, mums vajag tik un tik. Viņš uzreiz pieņēma lēmumu, ka beidzam šo periodu un izspēlēsim tur nākamā periodu sākumā atlikušo laiku. Bet, tas neradīja prieku, tā vispār tā ledus kvalitāte, jo ļoti daudz spēlētāju intervijās apcēla to Herningas ledu.
Pastrņāks vispār pateica, kāpēc vispār jārīko čempionāts ir tādā vietā, kur nevienam neinteresē, jo Čehija arī spēlē Herningas grupā, un ka nevienam neinteresē, ka tā hala ir pilnībā pustukša. Nu, tas ir tā lieta, kad... Tas, ko nozīmē, ka čempionātu rīko nevis ledus halē, bet tādā multifunkcionālā halē. Jā, tā ir izstāžu zāle. Es saprotu, ka viņi ir ikdienā un ledus tur... Principā bijis tikai uz pasaules čempionātiem 18. gadā un tagad. Jā. Boks, tur kaut kādas cīņas ir arī organizētas, arī, ka gatavojos spēlēm, tas pētīju, jā, bet arī pilsētiņa pat par sevi nedaudz ir 50,000 Herningā. Liekas, tādā Dānijas vidienē, it kā kaut kādā ziņā nekurienē, jā, kāpēc nav Kopenhāgenā, kāpēc ir Herningā. Jā, Herningā mīl hokeju, tur jau uz Dānijas izlases spēlēm bija jau tās trebīnas piepildītas, tur par to šaubu nav, bet uz tām pārējām spēlēm, vai man dieniņ, kā tur svilpoja vēšu tribīnēs. Šausmīgi skatīties īstenībā. To bija labi, tur smieklīgi vēl bija tas, ka to vilcieniņu taisīja skatītāji. Viens aiz otru sastājās un tur lambāda apmēram dejoja, bet tas jau arī bija iespējams tikai tāpēc, ka tas tribīnes bija tukšas. Ja viņas būtu pilnas, tad neviens tev neļautu neko tādu darīt. Ja. Tu traucētu vienkārši visiem pārējiem, bet Herningā to varēja darīt tāda savdabīga līdzjūšana. Bet Herningā, tā Dānijas vidienē, tā jau arī vienīgā vieta Dānijā ir, kur nodarbojas tā kārtīga lauksaimniecība. Ja, un tāpēc arī tur tie cilvēki nav tik daudz uz vietas, jo tur tomēr tā lauksaimniecība ir pat izteiktākā. Herningā, atceros arī no 18. gada, ka mūsējie džeki stāstīja, arī nav tās izklaides varbūt iespējas un vispār tāds atpūsties kaut kur aiziet, maza pilsētiņa. Tiešām maza pilsētiņa tā ir, bet, šeit ir, es nezinu, ir jārīko tādās pilsētās. Tāds duāls sajūts, tu piekrīt, vai ne? Es saprotu IHF vēlmi, ka viņi tagad ļoti bieži piedāvā un atbalsta tos pieteikumus, kuri... Mazas nācijas, kur divās valstīs notiek, piemēram, čempionāti. Ja, tad tas atslogo arī izmaksas pašas. Zviedri ļoti priecīgi, un uz Zviedru skaita kapēju, ka arī tas pats čempionāts nebija tur... ar to pašu labāko varbūt mārketingu un vispār, jo viņš bija tāds, klasiskā ziemeļnieka manierē, ka tur pēc iespējas mazāk iztērēt. Pieticīgi, pieticīgi, pēc iespējas mazāk iztērēt, bet iegūt pietiekami lielu efektu. Ja. Tas viņiem tur izdevās, un viņi bija ļoti priecīgi, ka bija Herning, kas paņēma otru grupu, lai nebūtu jādarbina otra hāle, varbūt uz Zviedriem, kas viņiem netrūkst, bet, acīm redzot, viņi tur ar Dāņiem bija vienojušies, ka tomēr ne. Un iespējams tāpēc arī tajā Herningā tas hokejs nebija tik ļoti populārs, jo visi apzinās, šeit ir tikai grupas spēles, 2 ceturtdaļfināli, un tad vispārējā viss īstais notika Stokholmā. Bet būsim godīgi, arī Stokholmas grupā bieži vien spēlēs bija klusi, pat Zviedrijas izlases spēlēs bija klusi. Bija iespēja komentēt Zviedriju-Kanādu, kad Kanāda samet tur ripas, un bija, manuprāt, vien brīdi rezultāts 5-2 vai pat 5-3. Tik klusi kā kapos. Dažbrīd šķita, mēs jau ar Ģirtu Ankepānu tur smējāmies par to, ka tur pat adata var nokrist, un mēs kā komentētāji dzirdētu, ka tik klusi un likās tik bikli tie zviedri vispār atbalsta savu izlasi. It kā 3 kroņu dzeltenā armija. Liekas, tur taču ir tādai atmosfērai jābūt. Bet zini, es par šo pašu biju vīlies Anglijā, kad biju uz futbolu Latvija-Anglija. Man arī šķita, ka tik būs. Jā, bija gandrīz pilns stadions, lielais Vemblijs, 80 pār tūkstoši tur bija cilvēku, bet es biju gaidījis trakāk to līdzjūšanu. Un man bija iespēja tos hokeja apskats pavadīt, un džekiem, kur spēlējuši Zviedrijā, tas pats Miks Intereses teica, viņš saka, bet tā esot Zviedrijā visu laiku. Ka uz klubu spēlēm, tur nāk nenormāli daudz un traki fano, bet principā tas ir arī viss. Uz izlases spēlēm nāk pavisam cits kontingents, daudz tādi varbūt vidusmēra turīgāki cilvēki, kuri nav vairs tik skaļi, kuri vairs nav tik aktīvi. Viņi nāk baudīt kā mākslu, kā teātri, viņi bauda, viņi tur baigi nefano, bet viņiem ir tas galvprodukts svarīgs. Un mums jau šeit ir pavisam cita lieta, kāpēc latvieši mēs to nevaram varbūt īsti saprast. Ja mums ir pilnīgi pretēji, mums uz vietējā čempionāta spēlēm regulārajā sezonā svilpo vējš, ja labāk, uz Mogo Zemgala aiziet vēl. Uz lielām spēlēm atnāk cilvēki. Vēl kaut kas, bet arī. Ventspils varbūt finālā, Ventspilī tur varbūt vairāk cilvēki. Bet nekas tur baigi daudz neatnāk, tad uz izlasu visi aiziet, un tur baigi aktīvi atbalsta un fano, Zviedriem ir otrādāk. Viņi nāk uz savu klubu spēlēm aktīvi, atbalsta un fano, un tur visādas evaņģēlības dara un tā tālāk un palīdz klubām. Uz izlasu viņi nāk vienkārši skatīties hokeju. Bez tādām lielām, varbūt,
karstām līdzjūšanas reizēm un tā tālāk. Tā ir, mums tā īsti laikam nav saprotams. Lai mēs varētu to saprast, mums ir jātīst savs čempionāts, lai mums tās mazās kalītes būtu pilnas Latvijas čempionātā. Vai ne? Kā piemēram īstenībā Daugavpilī, kas pat nespēlē augstākajā līgā. Fantastiski. Tiešām ir fantastiski. Dinamburgas klubam bija mums kolēģis Latārs Zariņš aizbraucis uz Daugavpili. Sižetu veidoja par Dinamburgas klubu, vienkārši skaisti, prieks skatīties, vai ne, kā cilvēku atbalstu. Un īstenībā tas ir daudz viet. Daugavpils ir lielā pilsētā, ir valsts pilsēta Latvijā, bet tāpat laikā reģionos, ja mēs paskatāmies, Talsi, Kuldīga, nezinu, tur Gulbene, vēl kaut kur, katrā no tām pilsētām, mazajām pilsētām ir kāds savs viens sporta klubs, kur piepilda tās tribīnes. Uz kuriem nāk tie līdzutēji, viņi reāli... Diemžēl ne, hokejā mums tā nav. Mums atnākusi finālsērija, ka Mogo Zemgala, tad gan ir pilns. Jā, tad ir prieks skatīties, bet tas ir viss. Labi, vēl atgriežoties pie sportiskajiem rezultātiem par finālu ASV Šveice. Gotjē, starp citu, tu pieminēji kā tādu vienu atslēgas spēlētājiem. Man bija kā mēdī pārstāvjiem iespēja turnīra labākos sastāvus nosaukt un balsot par šiem hokejistiem. Man nebija? Varbūt, ka tev bija, bet es nezinu, vai tev atsūtīja. Es neatceros. Varbūt es palaidu garām. Tas e-pastā bija? E-pastā bija, jā. Jūs saka, es jau lūk. Katru dienu nepārskatīju e-pastu. Jā, viss kārtībā, Andri. Pavāc jau sāk kļūt. Piedod, ka es ielēju tagad sāli tavā brūcē, bet Gotjē es iekļauju arī savā simboliskajā izlasē, bet tomēr IHFs un citu mēdī tomēr viņi nebija ielikuši. Tad vēl, protams, Niku Olesenu, Dānijas izlases līderi, es iekļauju, un arī viņš bija saņēmis pēcāk to balvu. Tā kā man bija prieks par to, ka kaut kādā mērā tie spēlētāji, kas iekrit man acīs turnīra gaitā, ka tie arī izpelnījās kaut kādu... Ka tu savā debijā komentējot nebija pilnīgs mulāps, ja? Jā, zini... Kaut ko jau tomēr tur... kaut ko, nav jau kaut kāda dīvāna ekspertīze jau arī. Tā sanāca vispār komentēt. Es baigi maz no tevis dzirdēju, ja man visu laiku trapījās, vai es esmu filmēšanā, vai man paralēlā spēle apmēram ir, tāpēc man sanāca dzirdēt. Cik es esmu tā parunājis ar draugiem, ar kolēģiem, ar kādiem neitrāliem cilvēkiem. Heiteriem es pačutojos. Arī ir bijuši arī kritikas, un tas ir saprotami. Teica, ka kopumā ir labi. Bija kaut kāds stresiņš, ko varēja dzirdēt. Jūs tīpaši pirmajās spēlēs, pēc tam jau bija labāk. Vislabāk bija tad, kad mēs komentējām divatā ar Ģirtu. Tātad divas spēles man kopā ar viņu bija ASV, Norvēģija un Zviedrija, Kanāda, kas vispār bija divatā jau vispār hokeja komentētāri bauda, manuprāt. Protams. Vienam pašam, nav tas. Ir grūti. Bet es izbaudīju ar visu to, ka bija grūti, ka tas prasīja lielu koncentrēšanos, ka tas prasīja tādu lielu resursu, bet man patika, es arī baudīju tās spēles un nevelti skaņu cilvēku Latvijas televīzijā smējās un iesauc par kliedzošo komentētāju, jo man ļoti tā emocionāli patīk balsi pacelt, kad iemet vārdus, jo man tā ideoloģija ir tāda, ka tu, piemēram, hokejas uzslēdzis, tu virtuvē smērē maizītes, tā iztēja, lai tu dzirdi, kad iemet tos vārdus, un tu vari paspēt aizskriet līdz tam datoram vai tam līdz tam televizoram. Tieši tā vismaz, un tad tev ir tāds foršs tas klātesamības tas moments. Protams, pārteikšanās, kaut kādas ik pa laikam, kaut kādas faktu kļūdas, kaut ko pārteiktos. Cik tev vienai spēlē sanāca gatavoties? Šito jautājumu komentētājiem ir tik daudz uzdod, ja? Labi, pirmajām spēlēm, kādām 3-4, es uz katru gatavojos kādas 4-5 stundas. Tad tālāk, kad tev jau ir savākta bāze čempionāta gaitā, tad ir vieglāk. Tad es teiktu kaut kādas 2-3 stundas. Jā, līdzīgi man, kad 18. gadā pirmo reizi man bija jākomentē pasaules čempionāts, tad arī es uz vienu spēli aptuveni arī kādas 4 līdz 6 stundas. Jā, tas īstenībā ļoti pamatīgs darbs. Jā. Un tad, kad tu jau komentēji, 3. 4. čempionātu, ka tev tās mapītes jau ir saglabāts, tad tev ir daudz vieglāk, tev vairs tik daudz tā laika neaiziet, tev vienkārši jāpasako līdz, kas tad ir mainījies kopš tā brīža. Būsim godīgi, es neesmu hokeja cilvēks, man sirdslieta basketbols, futbols, līdz ar to tad arī ir grūtāk, jo tajā hokeja vidē, protams, nav jau tā, ka es nesakoju, man interesē sports un arī hokejs to skaitā, bet tas nav tādā ikdienas līmenī, cik es daudz patērēju to pašu basketbolu un futbolu, tādā intereses padziļinātā līmenī, vai ne? Tu, teiksim, uz papīra tos visus savus faktiņus saliki? Vai tomēr datorā? Es liku datorā, bet man bija ar sastāvu, ņemot piemēru no tevis iedrošināts, es izrakstīju sastāvus ar roku, jo tas vienkārši labāk tad atmiņā tev iespiežās. Jā, man tas pats, es tāpat daru, bet visus faktus es vairs uz papīra lapām tā baigi neglabāju. Jā, man ir datorā mapītes. Word dokuments, un tad sanāk, ka man ir priekšā mans dators, ir sastāvu lapas, tad ir monitors, un tad, principā, es skatos faktu lapā,
tad elektroniski, tajās lapās, Word dokumentā. Bet es pārslēdzos uz statistiku, kas ir flashscorā vai IHF vai Elite prospekts, skatos kaut kādas spēlētāju statistikas. Tādas ir tāda pārslēgšanās visu laiku. Un, protams, arī sakošana līdz monitorā, kas notiek pašā spēlē. Bet, labi, Latvijas 10. vieta. Cik spēles tu redzēji Latvijas? Ar Latvijas piedalīšanos? Pilnīgi visas redzēju. A līdz Z tiešām? Jā. Es vienu, bet pret Slovākiju. Tāpēc, es redzēju to pret paldies Slovākiju. Mūsu kolēģei, kas speciāli salika grafiku tā, ka es redzu visus izlases spēles, jo man bija jāstrādā uz sociālajiem mēdījiem un bija viss Latvijas izlases saturs radītājs, ko mūsu kolēģi Matīs un Dāvids sūtīja no Stokholmas. Līdz ar to man bija iespēja visas izlases spēles redzēt, jo man speciāli komentēšanas grafika salika tā, lai nekad nepārklājās ar Latvijas izlases spēlēm. Es saku, es to vienu nabaga spēlīt redzēju, un tā bija vienkārši labākā, kāda bija vispār čempionātā. Jā. Slovākiju redzēju? Jā, es par Slovākiju redzēju. Un vēl es redzēju pusotru periodu no Somijas spēles. Tas arī bija labs. Jā, tā arī bija labs spēles. Es redzēju no otrā perioda vidus līdz beigām. To es redzēju, bet pārējās viss man nācās ierakstāt, tur skatīties, pārtīt un tā tālāk, kad es no A līdz Z pilnībā visu neredzēju. Izstāstīšu tavu dzīves ironiju. 2 spēles pirms turnīra beigām. Kolēģi man prasa, kā tev šķiet, vai Latvijas izlase iekļūst ceturtdaļfinālā. Un es tā ironiski smejoties. Es teicu, 100 punkti būs tā. Slovākus mēs uzvarēsim, bet izšķirošajā Austrijā mēs zaudēsim. Diemžēl mani vārdi bija patiesi, lai gan es teicu, ka tajā brīdī, ka es ceru, ka es kļūdos, ka tā nebūs. Jo tas ir ik pa laikam mums tāda tendence, ka mēs varam uzvarēt spēcīgos, bet savu līmeņu pretinieks vai nedaudz švakāks izlases mēs paklūpam. Šis bija tāds neizmantoto iespēju čempionāts, bet es pats no savas puses arī esmu vairākiem cilvēkiem, kas man prasījuši, teicis, ka ir ļoti ok, 10. vieta labi, ja būtu ceturtdaļfināls, būtu pavisam labi. Un tas arguments ir tāds, ka es labāk redzu, ka mums ir 5 debitanti, jauni džeki, kur varbūt vēl studē, kurus mēs varam parādīt pārējai pasaulē un paliekam 10. nekā, piemēram, tu savācam labāko sastāvu, labākos džekus, un mēs esam, piemēram, 8. Ar to 1 ceturtdaļfinālu papildus spēli. Ziniet, te labāk, kas ņem to 10. vietu, un mēs katru gadu varētu tos jaunos savus džekus parādīt, noreklamēt, un, palīdzēt viņiem arī viņu karjerās, tā lai mums vēl pēc kaut kādiem pāris gadiem būtu vairāk izvēles iespējas, ka nevis, piemēram, tur 3 līderi satraumējās un tad mēs plēšam acis, ka mums nav kas spēlē pirmajā maiņā. Jā. Nē, lūdzu, šitais man liekas pilnīgi normāli, un es pat esmu priecīgāks par šādu 10. vietu ar 5 debitantiem nekā varbūt 8. vietu, ja nebūtu. Absolūti tev piekrīt, un papildinot tev, man liekas, ka šie jaunie hokejisti tik veiksmīgi tos tādus iedīgļus. Šeit es atkal tev paņemšu, iebildīšu, kāpēc. Kādi jaunie? Labi, relatīvi. Kuri jaunie? 22 gadi. Jā, viņi izlasē. 19 gados jau spēlēja pirmās violas. Nav jaunie, viņi vienkārši... Pēdiņās es lieku tos jaunos tādā ziņā, ka viņi ir debitanti čempionātā. Kuriem ir jāiet uz profesionālo hokeju, kur, principā, visi ies uz profesionālo hokeju. Un šis ir tas brīdis, ka tev jau ir jāspēlē un tev ir iespēja sev labi parādīt. Par jauniem, es negribu saukt 22 gadīgus džekus par jaunajiem. Labi, tad es varētu pārdefinēt. Tad spēlētāji, kuriem tas ir 1. 2. čempionāts. Vienkārši debitanti. Tā es gribētu tad varbūt to formulēt, un man liekas, ka viņi ielikt tādas labas veiksmes iedīgļus nākamajiem turnīriem, ka viņi būs potenciālai līderi, kas vilks to izlas nākamos 5, 7, 10 gadus pat varbūt. Galvenais jau, lai viņi to profesionālu ceļu, ka izvēlēs, lai viņi tiek pie labas spēlēšanas, lai nepārtais viņus par 4. maiņas spēlētājiem, lai viņi var spēlēt to hokeju, kādu viņi rādīja, ka viņi māka spēlēt ar ripu, nevis tikai mīcīties gar bortiem. Tas ir arī ļoti svarīgi, tas karjeras izvēles, tajos 2 gados arī ļoti, ļoti, ļoti svarīgs tieši tajā jomā ir, kurā klubā tu tiec pie kura trenera, vai tev uzticās vai neuzticās. Tas jau vispār profesionālajā sportā kā tādā, ne tikai hokejā. Piemēram, tas pats Andrija Ravinskis, tagad mēs priecājamies, ka viņam ir līgums ar Vancouveru, bet viņam vienkārši super sanāca sev parādīt Somijā, kur viņam devi spēlēt, lai gan viņš ir augumā it kā liels, tur pastāv iespēja, ka tāda džeka treneris pastīsies, es viņu lieku 3. maiņā, lai viņš vairāk tur spēle rāda, bet lūdzu, viņam atļauj spēlēt arī pirmās violas Somijā, arī augstākajā līgā 7 gols iemeta, forši, viss kārtībā un lūdzu, un tagad ir līgums ar Vancouveru. Tagad jāskatās, kas būs tālāk, jo amerikāņiem, ir cita veida viedoklis par šādu tipu spēlētājiem, un tas varbūt daži arī var baidīt, bet šāda iespēja ir jāizmanto, protams, tādā veidā. Andri, ko mēs darīsim ar skaitlisko vairākumu realizāciju, ja precīzāk nerealizāciju? Tas, man liekas, tāda
milzum liela problēma izkristalizējuši šajā čempionātā. Ka nekādīgi mēs to ripu nevaram dabūt vārtos tieši skaitliskajā vairākumā. Pat austrieši dabūja vienu golu, un tā skaitā pret mums, un tas bija tieši uzvaras gols otriem vārti. Lūk, Andri. Es arī es mēģināju tā racionāli, jo es arī klausījos pēc turnīra, ko Harijs Vītoliņš saka par to visu. Gan viņš bija sporta studijā, arī pie mums tur tādu savu analīzi, viņš pie Valtera arī ciemojās. Un tā līdz galam es tā kā nesaklausīju. Viņa tas arguments, ka mums bija savs iestrādnes, kas īsti tā kā līdz galam nenostrādāja, bet tāpat laikā mēs tur pārbaudas spēlēs, mums tur tās kombinācijas gāja cauri. Līderi varbūt nenospēlēja tik labi, kā viņiem tika gaidīts, piemēram, Daugaviņš vai Balcers. Neizdevās viņiem tas turnīrs varbūt kā gribētos. Es negribu noniecināt, jo arī viņi sniedz pienesumu. Ne jau vienmēr, ka rezultāts punkts nozīmē, ka tu slikti turnīrā aizsadīsi. Bet skatāmies no otras puses, tie džeki ir tieši tāpēc arī tajā pirmajā maņā, lai taisītu rezultātu. Lai viņi nestu tos punktus. Ja viņiem nav punktu, tad tā ir viņa vaina. Es varbūt Harim mazliet nepiekritīšu, bija tas viens teksts, ko viņš teica, ka nevienam negribējās pašam spēlēt, bet labāk iedošu piespēlīt partnerim, lai viņš pavalk to komandu tajos grūtajos brīžos. Man liekas, ka tieši otrādāk, runāja par Rudolfu Balceru, bija, ka viņš pat daudz uz sevi gribēja. Viņam kaut kā negājuši tajā čempionātā, divas piespēles, bet, teiksim, arī tajā pret Austriju. Tas, ko viņš darīja, tas bija fatāls kļūdas, bet tur varēja redzēt, ka tiešām cilvēks saprat, ka komanda ir problēmās, un gribēja tieši uzņemties tā atbildību uz sevi un pats izveidot kaut ko, izdarīt kaut ko labu. Šoreiz nesanāca. Tā kā, Rudolfs, manuprāt, ir piemērs pilnīgi pretējais tam, ko Haris teica, kad varbūt viņš negribēja uzņemties neviens iniciatīvu. Vēl ātri tev papildinot, man liekas, ka Balceram tā problēma tā, ka viņam bija ļoti gara un smaga sezona. Viņš Šveices čempions, un viņš praktiski uzreiz pēc sezonas ielēca izlases nometnē un čempionātā, un es redzēju, ka viņam vienkārši benzīns beidzies čempionātā kaut kādā mērā. Varbūt. Tas ir mans pieņēmums, mans dīvāna ekspertu. Mēs jau arī nezinām, kas ir ar savienojumiem. Atceramies, Rudolfam arī bija ilglaicīgs savienojums sezonā, un uz play-offs viņš spēlēja, bet, es nezinu, varbūt arī tur tajā jomā nebija viss kārtībā. Labi, bet par spīdekļiem, Traumaks, Ločmels. Bet par vairākumu. Vairākums jau arī tas, kas, tu nevari vairākumu tur iespēlēt. Tu dos šeit, un tad viss būs labi. Mēs iemetīsim vārdus. Iespējas jau bija, mēs labi izveidojām labas iespējas, un te vairākumiem vienkārši šoreiz neiekrit. Un paskaties arī, teiksim, tā statistika, viņi graujoši, tur 3,4%, pēdējos 2 čempionātus. Ulfs Broža bija apkopojis, cik tur 40 minūtes nav iemests vairākumā, vienkārši 2 periodi. Tas ir traģiski, tur vajadzēja būt vārtiem, bet mēs iemestu, es nezinu, 3 goliņus vairākumā. Tur jau būtu zolīdi. Tur jau būtu zolīdi. Pilnībā zolīdi. Bet tie 3 goliņi jādabū. Mēs nedabojām viņus tos 3 goliņus. Tur ir tā problēma. Bet pats vairākums jau diezgan bieži daudzās spēlēs bija ļoti, ļoti ok izskatījās. Vienkārši tā ripa neieldoja vārtos. Tur jau arī tam pašam Laurim Dārzņam, kurš it kā ir atbildīgs par to, tu jau nevar baigi daudz pārmest. Ja tur iet viss, saprot, vairākums jau arī hokejā, viņš vairāk balstās. Ir kaut kādas iestrādes, ko mēs tā kā meklējam, kur līnija, bet tur ļoti daudz, kas ir uz improvizāciju. Uz spēlētāju vienkārši improvizāciju, ko viņi redz tajā brīdī, kādu lēmumu viņi pieņem. Un tas jau arī ir tas, ko es ļoti bieži esmu piesaucis, ar ko atšķirās tur Eiropas līmeņa hokeja līgas spēlētājs no NHL Conor McDavid, lēmumu pieņemšana, domāšanas ātrums, cik ātri tu izdomā, kādu lēmumu tu pieņemsi un vai tas būs pareizākais. Tas ir viss. Visi māk tur žonglēt uz nulles, mēs devītniekos un tā tālāk, bet pieņemt to lēmumu tajā pussekundē vai pat mazāk, tas ir tā, vai lāpstiņu nolikt tā, lai vārdsargs neredz, kur tu metīsi, īsti. Arī, tas ir tas lēmums, kādu tu viņu pieņem. Šoreiz mums lēmuma pieņemšana varbūt nenostrādāja līdz tajā noslēguma fāzē, un tur treneriem nevar pārmest, jo tas vairākums lielā mērā balstās uz pašu spēlētāju improvizāciju laukumā. Treneri nemet rīpas vārtos. Tas ir vairāk kā skaidrs. Tagad tu saki, viņi jau var uzzīmēt taktisko risinājumu, bet jāatcerās, ka pretinieks jau cenšas laiku to zīmējumu izjaukt. Viņš jau cenšas izdarīt visu, lai mēs to ripu arī neiemestu. Atceries, varbūt, kā mēs mazākumā ielaidām vārtus, kur mums... Pret Austriju? Kur augšā mums spēlēja Rodrigo ar Daugavu, un viņi samainījās.
Jā, un beigās sanāca tā, ka viņi tā kā mainās, bet aizgāja uz vienu pusē, bet divi mums palika pilnīgi nepiesakts. Jā. Nu, tas arī vienkārši savstarpējā komunikācija, lēmuma pieņemšana jā, tajā brīdī. Jo var darīt gan tā, ka viņi abi divi aiziet šādi, pilnībā ieturot to pašu distanci, vai arī samainās. Tu vari darīt dažādi, kā gribi. Jā, dažādi risinājumi. Tur viņi kaut kā nenokomunicēja, lēmumu pieņemšana nokļūdījās, un abi divi tā kā samainījās, palika viens otram aiz muguras un aizgāja uz vienu spēlētāju. Tieši tik neveiksmīgi austrietis izkāp no noraidīto soliņa, aiziet viens uz viens iemet golu. Tā kā saku, tā ir tā lietiņa. Treneris jau tur baigi vainot nevar. Es laikam piekritīšu, ka neskatoties uz to, ka 10. vieta un nav playoffs, nav ceturtdaļfināls, es teiktu, ka labs turnīrs. Tiešām, ņemot vērā visus šos apstākļus, ko mēs tikko pārunājām, ļoti normāls. Izņemot Kasparam Daugaviņam. Jo paskatāmies pēdējie 2 turnīri, gan pagājušais pasaules čempionāts, gan kur viņš spēlēja, gan arī Olimpisko spēļu kvalifikācija, viņš bija rezultātīvākais Džeks izlasē mums. Jā. Viena rezultatīva piespēle Kasparam šajā turnīrā. Es baigi ceru, ka Kasparam tā būs tāda papildus motivācija. Jo es ļoti gribu viņu redzēt tomēr tajās Turīnas spēlēs par pasaules čempionātiem, lai kā Kaspars izlēms tā būs, bet Turīnas spēlēs es gribu Milāns redzēt. Kortīns. Jā, Milāns Kortīns. Turīna bija. Turīna jau bija 6. gads. 6. gadā bija. Tā kā, tā ir tā lieta. Vēl īsi par mūsu līderiem. Vai Edvards Traumaks un Dans Ločmelis attaisnoja uz sevi liktās cerības? Tie jaudīgi džeki tur beidz. Edvards. Es domāju, viņš parādīja, ka viņš ir gatavs NHL. Jā, viņš ir gatavs NHL, bet ne ar tādu lomu, kā viņam bija Čehijas ekstralīgā, es tā domāju. Bet Dans, tas ir meistars. Tas ir vienkārši meistars. Tieši tas domāšanas ātrums, ko viņš redz laukumā, kā viņš to visu dara. Radošums arī. Tas ir wow. Tas ir vienkārši wow. Arī slidošanas tehnika, tā varēja pavērot, cik viņš tik plūstoši, viss tās kustības vispār. Tas viņa darbības, tagad tu saka arī tas ātrums, vienkārši fenomenāli. Jā, tiešām, kā viņš tos lēmumus pieņem, tur tiešām cepar nost, un es domāju, ka Dans varētu būt. Ja man būtu šobrīd jāprognozē, tad es teiktu, ka Dans nākamā sezona sāks Nacionālā hokeja līgā Bostonas Bruins Kraklā, nevis Providence Bruins Kraklā fanklubā. Es saku, ka viņš sāks Bostonā. Jā, hokeja līdzekļi tagad oktobrī, kad nākamā sezona sāksies, attināt atpakaļ. Tad šos Andru vārdus uzliekat. Viss kaut kas jau var notikt. Tur kaut kāds tur savainojumi, nezinu, kaut kādi maiņas darījumi pēkšņi, jā. Un viss šis te, bet vienkārši tā norāda to, ka Danam atļāvas braukt uz pasaules čempionātu, nevis spēlēt AHL playoffos, jā. Tas vien norāda to, ka ar viņu rēķinās, ka nākamās sezonas jau NHL komandas spēlētāji. Manā skatījumā. Okay. Tepat aiz stūra Olimpiskās spēles. Vai šis turnīrs mums iedeva kaut kādas tādas labas iezīmes, ko mēs varam paņemt uz olimpiādu, vai tomēr olimpiādē cits sastāvs, cits turnīrs, citi pretinieki, pilnīgi kaut kas cits, vai kaut ko varam paņemt, vai tomēr tās ir divas dažādas lietas, kas mums jānodala viena no otras? Nē, kaut ko jau ieguvām. Bet daudz kas jau ir atkarīgs. Rekur atbrauks, teiksim, Teodors Bļugers, jā. Tur uzreiz Teodors skaidrs neliks 3. maiņā, jā. Tev ir pirmo 2 maiņu centrs automātiski, jā. Otrs pirmo 2 maiņu centrs mums ir Rodrigo, jā. Tad, ko mēs darām ar Dānu? Kur mēs viņu liekam? Kur mēs viņu liekam, jā. Tur atkal būs tādas, vai atbrauks Zemgus, piemēram. Jā, Zemgus gan mēs pēdējā laikā arī pat vairs neizmantojam kā centru, ka viņš arī bija pēdējā kvalifikācijā, ka viņš gan toreiz nospēlēja tikai pret Sloveniju, pareizi atceros. Jā, toreiz mēs jau viņu vairs īsti pa centru neizmantojam. Bet Zemgus arī atbrauks, jā. Un vai viņš būs, starp citu? Tieši tā jautājumā. Vai būs Šilovs, vai būs Merzļīkins? Pēdējos gados, piemēram, Girgensons, viņš jau uz nevienu pasaules čempionātu nav bijis, jā. Labāk, viņš atkal uzspēlēja Olimpiskajā kvalifikācijā, bet tas šeit man ir jautājums. Ja tu nespēlē nevienā pasaules čempionātā, tikai atbrauc uz olimpisko kvalifikāciju, uz olimpiādu tu gribi, bet uz pasaules čempionātu tu neesi bijis. Vai tāds hokejs vispār ir jāaicina? Tāda izšķiršanās. Protams, tur visādi ir bijis. Ir bijuši traumas, līguma nav vispārējais. Viss pilnībā saprotami, jā, bet tajā pašā laikā mums jau ir džeki, kas brauc uz katru arī bez līguma. Jā. Šeit ir jālēm treneriem vienkārši arī tā politika, ko mēs darām. Jā. Protams, ka mums vajag visus labākos. Un Zemgus ir viens no mūsu labākajiem. Ja, no tiem 22, kas brauc un iet sastāvā, viņš ir viens no tiem, jā, kuram būtu jābrauc vēl aizvien. Jā, pat neskatoties uz blāvo sezonu Nacionālā hokeja līgā. Bet šeit es saku, tur ir arī gan līdzstājiem, gan arī treneriem visiem ir jāizdomā. Jo viņš ir arī jauda.
Ja viņš būs, un, piemēram, vienam maņā viņam kāda trauma, ka ielikt, kas tā pa jaudu būtu vēl. Es saku, ja Latvijas izlase ir savā optimālajā sastāvā, ka pilnīgi viss, kas mums ir pieejami, arī ir, un mēs varam ar viņiem spēlēt. Vārtsarga līnija, kāda mums ir, mums Arturs Šilovs, Elsmers Ļikins un ļoti labu turnīru, manuprāt, arī Kristers Gudļevskis aizvadīja, un mums ir vēl Eriks Vītvalds, mums ir Mitens, mums ir Grigals, mums reāli ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīga vārtsarga līnija, un mums ir arī... Jā, bet vārtos stāvē tikai viens. Sargāt vārds. Labi. Šo es visiem laboju, jā, vārtos testāvu vārtu sargā, bet labi. Starp citas čempionāta laikā man kolēģi, pārtraukums starp periodiem, un mēs ar Edgaru Masaičku iznākam ārā no komentēšanas kabīnes un apsēžamies, kaut ko runājam, un kolēģi atnāk, un arī viņam paprasīja, kaut kāds teikums bija, un pateica stāvēt vārtos. Un es tieši tā ieturu pauzi, un skatos uz Edgaru, ko viņš atbildēs. Nē, viņš mierīgi pieņem to, viņš pat nepalaboja. Varbūt man arī jābūt kā tev iecietīgākam. Nav tā, ka tikai sargā vārds nevis stāv vārtos. Es to speciāli atceros vēl tagad, jo man likās, ka tūdaļ pat Edgars palabos, ka viņš sargājot vārtus nevis stāvot. Bet tā, Edgars to pieņēma un viss kārtībā. Varbūt tāpēc, ka sieviete tā bija. Iespējams, pieklājīgi, jā. Vēl pavisam īsi no tām 11 spēlēm, kuras tev izdevās komentēt. Bija tāda viena, kas tev ļoti, ļoti iespiedās atmiņā un tev likās, wow, tā bija forša spēle. Pirmā spēle Čehija, Šveice. Tas bija reāli tāds pusfināliņš mierīgi varētu būt bijis, vai pat varbūt fināliņš. Tā bija ļoti labi. Vienīgais tā notika Henningā. Un it kā hala bija pietiekami pilna uz to pirmo spēli, bet viņi kaut kā pazuda tie skatītāji. Un pēc tam bija Dāņiem vakar spēle, pēc tās tur atkal, ka viņi bija atnākuši apakaļ. Bet tur man patika, tiešām tas bija ļoti laba līmeņa hokejs, un vēl man ļoti patika Norvēģija, Kazahstāna. Tas bija baigais hokejs. Tas bija atklāts hokejs. Nē, tas bija tāds, ka tu vari redzēt, ka abām komandām ir svarīgi. Tā bija turnīra pirmā spēle, un principā abām divām komandām tā bija galvenā spēle. Ja tu uzvari, tad tu nekrīt ārā, principā. Labi, beigās jau tur sanāca tā, ka Kazahiem tā uzvara neko nedēva. Viņi arī izskat, lai viņi uzvarēja to galveno it kā spēli. Bet tur varēja just kārtīgi spriedzīt. Tā man patika tiešām. Varbūt tāda otrā ešalona komandas, kurām tur parasti nesako līdzi, bet tur man tiešām ļoti patika. Man krem tas, ka es neesmu vēl aizvien redzējis Kazahstānu un Ungāriju. Jo tur es sapratu, ka arī esot bijis. Jā, varbūt tā hokeja kvalitāte nav tā pati augstākā, kad tur nespēlēja, top spīleri, bet tur esot... kolēģis Arturs Brauskis, man liekas, to spēli komentēja, un tad viņš pēc tam sacīja, ka reāli interesants mačs. Jā, es viņu gan neesmu redzējis, bet es ļoti gribētu īstenībā noskatīties, ja, teiksim, būs kaut kāda atvaļinājumā brīvs laiks, tu varētu pat uzslēgt īstenībā paskatīties, jo, tur arī rezultāts ir interesanti. Ungāri vinēja, un tur Kazahs matus plēš ārā, un beigās arī krīt ārā, tur viss ir uz urā. Bija jau turnīrā arī interesants spēles, Daudzas bija ļoti interesants bija daudz spēles pa vidu čempionātam. Tu vienkārši to kalendāru nevar citādāk salikt. Teiksim, čempionāta sākums vienmēr ir interesants. Tas tā vienmēr ir. Jo vienkārši pēc ranga, kad tu lietas komandas, tā vienkārši sanāk, ka pirmās spēles, pirmās 2 dienas ir ļoti interesants. Tad trešajā vēl ir ok. Man liekas, tas sanāk, ka 5. diena. Un tad tur vienkārši sanāk tā, ka tur Kanādai jāspēlē pret Kazahstānu, piemēram. Viņam ir kaut kādi jānospēlē. Un tajā čempionāta vidū tur ir tādas vairākas spēles, kur tiešām tur 7-0, un principā tur pretinieki 2 metienus pa vārtiem izdarījuši pa visu spēli. Bet vienkārši ir tā līmeņa atšķirība. Es, teiksim, esmu viens no tiem, kurš uzskata, ka IHF-am vajadzētu samazināt komandu skaitu no 16 uz Olimpiādā 12 varbūt. Tad tur būtu kārtīgs cīniņš, un arī Latvijai nebūtu droši, ka mēs paliekam augstākajā divīzijā, un arī pirmā divīzija no tā 1A divīzija iegūt un būtu ļoti, bet es nedomāju, ka tas notiks, tā ir tikai tāda fantāzija un tā tālāk, jo, tu samazini pats savu tirgu. Es tieši gribēju teikt, IHF nav interesēts samazināt to savu tirgu. Es tieši gribēju teikt vēl par komentētajām spēlēm. Man bija tikai tādas 2 augsta līmeņa tādas spēles, kā jau minēju, bija kopā ar Ģirtankipā, tad ASV Norvēģija, Norvēģija vēl tā, bet Zviedrija, Kanāda, tas saldējs ēdiens, bet savukārt tās 6 citas spēles, kas man tur bija Ungāri, man bija daudz Dāņu, man bija daudz jākomentēja arī Norvēģi. Ļoti daudz rezultātu ir ļoti milzīga starpība. Piemēram, man bija jākomentē Somija, Slovēnija, 9-1 rezultāts. Tur Somija pilnīgi kā ceļrulis pāriet pāri, skaists hokejs, skaists vārdu guvumi, individuālās meistarības. It kā forši, jo ir daudz goli, bet no otras puses viss jau pusspēlē ir skaidrs. Kurš tad tos 3 punktus ņēmis? Man, piemēram, bija Kazahstāna, Šveici jākomentē. Tur arī bija tā, pareizi atceros, varbūt es jaucu Čehiju.
Bet tur bija tā, ka Kazaka pat izvirzījās vadībā 1-0. Bet viņi ir vadībā 1-0, bet tu tāpat redzi, ka tur uzvarēt ir neiespējami. Beigās 6-1, man liekas, beidzās viss. Jā, Šveice pārliecinoši ļoti viņi. Jā. Tur bija tā, ka Kazakiem vajadzēja obligāti uzvaru. Ne punktu viņiem vajadzēja, lai noturētos. Lai noturētos. Un Kazaka pat bija vadībā, un pietiekami ilgi bija vadībā. Bet tu skaties, nebūs. Tāpat nebūs. Te šveicieši kaut kad ieslēgs to savus ātrumus un viss. Tā ir tā līmeņa atšķirība. Es saku, šeit IHF-am ir tā dilemma, bet būsim godīgi. Lai vai cik mums negribētos, IHFs jau arī, es domāju, šobrīd nav ļoti priecīgs, tāpēc arī mēs bieži dzirdam tās baumas, par Krievijas, Baltkrievijas atgriešanu. Tās ir divas stabilas elites divīzijas komandas. Krievija vispār ir top, un Baltkrievija, labi, Baltkrievija ir mazliet vājāk, arī tur reizēm izkrita ārā arī tajos laikos, kad viņi vēl negribēja karot visu pasauli, bet tāpat viņi dažos čempionātos arī spēlēja ļoti labi. Un pat ceturtdaļfinālā spēlē, tikuši no Olimpiskajās spēlēs, pat pusfinālā tika atceramies Salt Lake City. Tā kā, tās ir izkritušas. Tagad to divu vietā ir tāda Ungāra un Slovēņija. Krievija, Baltkrievija, Ungārija, Slovēnija. Galvenais abas noturējās elitē vēl. Gan Slovēņi, gan Ungāri. Tad saprotam to līmeni, kādu arī zaudējis varbūt tas čempionāts. Bet nē, nesaprotiet nepareizi. Ja viņi grib karot visu pasauli, lai viņi sēž savās mājās un spēlē paši ar sevi. Nekādā formātā mēs viņus neatbalstam. Vēl īsi man pārsteigums, ka Francija un Kazahstāna izkrita. Tas man ir neliels pārsteigums. Bet, protams, lielākais pārsteigums ir, ka Dāņi šokēja Kanādu. Kaut ko tādu es nebiju iedomājies. Parastā pasaules čempionātā, kad Kanāda atsūta sev jauniešu studentus un NHL otrā ešalona spēlētājs, tas man nebūtu pārsteigums, bet praktiski Kanāda bija tevis spēcīgākajā sastāvā. Nebija tevis spēcīgākajā, nevajag arī pārspēlēt. Tur vēl divi. Pēc uzbrukums viņiem bija bet tāpat tas nebija spēcīgākais. Tas nebija spēcīgākais sastāvs, bet labs sastāvs. Tas bija tiešām labs sastāvs. Tur es tev piekritīšu, bet spēcīgākais tas nebija. Bet vienalga tā bija sensācija. Tā bija super sensācija, jā. Tā bija tiešām super liela mēroga sensācija. Es pat teiktu lielāka nekā, ka mēs Rīgā Zviedrus vinējām. Es domāju, ka tā ir vēl lielāka sensācija. Un Dāņi malači, es vēl toreiz arī, kaut kas man vēl aizrādīja. Vai tas bija kāds komentārs vai privātās ziņas, vai es neatceros, bet es komentēju spēlu, tad arī bija spēle, jau principā izšķirt, un tad pievērsīsimies mazliet tabulai, ka tā tālāk. Un Dāņi sāka 3 zaudējumiem pēc kārtas. Un es vēl tajā brīdī par palikšanu. Un es tajā brīdī vēl pateicu, bet skatoties kalendāru, Dāņiem vēl ir labas cerības pat tikt ceturtdaļfinālā. Un kaut kas man uzreiz pārmet tur pēc tās spēles. Varbūt tas bija kaut kāds komentārs vai privātā ziņa kaut kādā tur Instagramā vai kaut kas tam līdzīgs. Ko tu te sapņo no sērijas? Jā, ka viņi tur 3 spēles pēc kārtas ir pakāsuši. Vācieši rekur 3 uzvaras pēc kārtas, tur jau viss ir beidzies 9 punkti pret 0 punktiem un šitā te un tā tālāk. Lūdzu, beigās. Ja Dāņi izsit vāciešus, tiek ceturtdaļfinālā un beigās vēl izsit Kanādu. Čempionāts arī Dāņiem tas kalendārs bija tāds, ka viņi sāk ar 3 top komandām. Vācieši makl otrādāk, viņi sāk ar 3 tā kā zem viņu līmeņa komandām. Un tāpēc jau bija tur 9 punkti jau vāciešiem un 0 Dāņiem. Un Dāņi lēnām paņēma tās savas spēles, kas viņiem jāpaņem, viņi paņēma, un arī tu izšķirošo pret Vāciju viņi paņēma. Lūdzu, un ceturtdaļfināls iekšā, un tur paņem izsvēpē ārā Crosbiju. Un McDavid, bet McKinnon un Fleury un viss šitos. Tas bija, man liekas, pirmo reizi. Nespēlēja finālā pasaules čempionātos, ka viņš spēlēja pirmo reizi. Viņš 6. gadā bija, 15. gadā bija, un tagad arī, tagad pirmā reize. Tā kā viņi tas uzvaru sēriju, teiksim tā, pasaules čempionātos beidzās, un to izdarīja nevis Čehi tur vai Zviedri vai Somi, bet to izdarīja Dāņi. Jā, tas ir baigais pārsteigums. Labi, mēs ļoti aizrunājāmies par šo čempionātu, nedaudz vairāk par mūsu kuplo pulku Latvijas hokejistu. Pulku NHL šobrīd. Mēs jau to pieskārāmies. Mēs pieskārāmies, jā, bet 11 hokejisti ar NHL līgumiem. Tas, protams, nenozīmē, ka viņi būs NHL spēlētāji. Vai tas tev ir patīkams pārsteigums, ka šis skaits ir tik liels un turpat ir potenciāls, ka vēl lielāks tas cipars būs? Ja, man pa Andriju Ravīnsku ir nenormāli liels prieks tieši, ka pasaules čempionāts ir tas, kas viņam iedeva to pēdējo grūdeni, kāpēc Vancouver viņam piedāvāja līgumu, jo iepriekš es sapratu no Andrija pats, viņa runāja, ka nebija tur neko viņi sacinājušies ar viņu, bet tas bija tas grūdiņš, un tas ir iemesls, kāpēc mums ir jāņem tie 22-gadīgie džeki, kas vēl varbūt studē, labi, Andrija nestudē, bet viņš jau Kvebekā spēlēja pirms tam, bet mums te džeki ir jāņem, kur nav spēlējuši pasaules čempionātos, un mēs šādi varam palīdzēt viņiem tik pie līguma. Mans senais piemērs bija Klaus Venbergs,
paņēmām uz pasaules čempionātu. Labi, viņš tur nospēlēja, man liekas, 3 spēles pa dažām minūtēm spēlē. Ja? Viņi paņēma nodraftēja. Ja? Čāls tagad normālā universitātē mācās, viss būs kārtībā. Ja? Ja, pēc tam, lai izlemj, vai grib spēlēt hokeju vai nē, bet mēs ļoti palīdzējām arī mūsu jaunajiem talantam super attīstīties. Nu, Andrija Lūk ir otrs superīgais piemērs īsā laikā. Nu, ir jāņem. Nu, tā dara arī Somi, kas arī ir salīdzinoši maza nācija, ja 5 miljoni tikai. Viņi precīzi tāpat dara uz pasaules čempionātiem, ja, ka viņi ņem un atrāda savus jaunos talantus spēlētājus, gan tos, kuri ir drafta listēs, gan tos, kuri varbūt jau ir pārauguši draftu, bet ir labi spēlētāji. Ja. Nu, tā dara. Un mums ir jāturpina darīt, un rītīgi liels prieks tiešām par Andriju. Nu, pārējie ir to Zemļamerikas virzienu aizgājuši. Pasties, Sants Vilmans 7 punkti 7 AHL playoff spēlēs. Manuprāt, viņš arī klauvē pie durvīm. Nu, ja viņam vienīgais grūti tas, ka Floridā ļoti daudz labu uzbrucēju ir. Nu, viņam tur būs nenormāli grūti ielausties, bet nav jau izslēgts, ka varbūt kāda cita komanda. Nu. Bet nesaki viss. Florida spēlē 3. gadu pēc kārtas finālā. Jā. Viņi ilgi šādi nepavilks. Visām komandām vajadzīgi būs pārbūve, un ja Sandis turpinās, viņš var ielikt tajā pārbūvē iekšā. Tas ir diezgan droši, ka nenoturēsies vēl tur daudzas sezonas. Pat Pitsburgai tā nebija, jā, neticu. Neticu, ka tā būs. Es domāju, ka būs drīz pārbūve arī Floridai. Protams, viņi dara visu iespējamo, lai tā pārbūve būtu mazāk sāpīga, jā, bet katrai komandai tā pienāk. Tur nevar tik ilgi būt spicītē vienkārši. Spēlētājiem arī gadi nāk klāt, traumas nāk klāt un vispārējais. Jā, un viens otram ir jāapnīk. Atcerēsimies arī to. Ja tu ilgi spēlē kopā ar vieniem tiem pašiem čaļiem, spēlētāji tādām ambīcijām, kāda ir NHL komandās, ja, tur ļoti bieži tā, ka vienkārši apnīk. Vai treneris, ģenerālmenedžeris, vai tavs mājas biedrs jau ir... Nepatīk kā tu elpo. Jā, no sērijas, jā. Apmēram. Arī tā var gadīties, protams. Bet kas vēl ir? Mateiko man ir vienmēr paticis, un es vēl projām uzskatu, ka viņš ir viens no arī jaunās paudzes talantīgākajiem spēlētājiem, un viņam ir arī ļoti augsti griezti, teiksim, jā, tādā karjeras izaugsmē. Jā, Eriks ir, bet nākamajā sezonā neticu, ka viņš debitēs Nacionālā hokeja līgā. Viņam ir jāsāk beidzot profesionālais hokejs. Viņš šogad vēl spēlēja junioros, arī memoriālā kosā spēlēja. Tur gan viņi kā rīkotāji tika iekšā, un arī Kvebekas līgas finālā viņi zaudēja. Bet viņš, pēdējā sezona viņam junioros. Viņam ir jāsāk labi Amerikas hokeja līgā vienkārši. Tur jāparāda sevi, un tad tālāk jāskatās, ko Dieviņš dos, ko pats būs sarūpējis. Bet, protams, potenciāls viņam ir, un tas viņa auguma aprises arī fantastisks. Jā, un vēl pēc tam ar tādiem ķermeņa parametriem, jā, viņš ir vēl pietiekami ātrs, pietiekami radošs un ar labu metienu. Tas ir jāizmanto. Tāds materiāls Nacionālā hokeja līgā der. Plus vēl šajā vasarā būs NHL drafts, un te jau kulāros runā, ka vairāku latviešu hokeistu vārdi ir klubu blociņos, tā kā tas skaits potenciāli pat vēl papildināsies. Ir tīpaši tiem spēlētājiem, kas ir draftēti NHL. Jā, bet ļoti bieži jau viņam atļauj uzspēlēt ar junioros un nepiedāvā uzreiz līgumu. Tad Mateiko ar tāpat bija, viņš spēlēja junioros un pēc tam tikai viņam piedāvāja to divvirzienu līgumu. Un atgādināsim arī skatītāji, Andrija Ravīnskis arī parakstīs divvirzienu līgumu. Tas negarantē viņam spēlēšanu Nacionālā hokeja līgā, un arī Edvards Straumaks ir tādu pašu līgumu, divvirzienu līgumu parakstījuši. Sandi Vilmēram arī ir divvirzienu līgums parakstījis. Ločmelim arī divvirzienu. Arī divvirziens ir, jā. Tagad Rodrigo ir parakstīja vienvirzienu arī. Uvim arī ir vienvirzienu līgums. Attiecīgi visiem pārējiem izņemot, man liekas, Šilovam arī divvirzienu līgums, jā. Acīm redzot. Un par Šilovu tur arī interesants situācija. Artūrs neizmantoja savu iespēju. Bet viņš tā plosās tagad play-off. Jā, viņš neizmantoja savu iespēju sezonas sākumā tur, jā, kad tā kā viņam uzticējās un lūdzu rādi, kas sanāk tur Artūram nesanāca, bet mēs ar tā lejām bēda asaras, ja? Kad, diemžēl, šausmas. Tagad ir prieka asaras. Tagad viņš atkal par sevi atgādina. Tur jau bija Vankūverā plašs raksts par to, ka Vankūverai ir šobrīd pamatīgs vārdsargu problēmas, bet ne tādā sliktā nozīmē. Bet labā nozīmē, jo Artūrs atkal ir parādījis to, ka viņš ir NHL materiāls. Bet viņa iedeva Lankinenam tā lielo līgumu. Tomēr, viņi tur jau tā lieta. Ko tālāk? Tad viņi jau savā ziņā pateica, tas būs mūsu nākotnes numur 1. To viņi ir pateikuši, jā, bet viņi pirms tam arī Demko to pašu pateica. Jā, bet Demko traumas tomēr ietekmē. Jā. Tur ir tāda. Tur diezgan sarežģīta situācija Vankūverē. Un kad beigās nesanāk tā, ka Šilovu kāds no viņiem nenočiep. Jā. Viņš gan būs ierobežotais aģents, bet tāpat var nočiept. Šobrīd 5 sausās spēles play-offā AHL. Ja būs 6, tas būs atkārtots rekords.
Man liekas, iespējīgi. Un arī tas atvairīto metienu procents kaut kā 94, ja nemaldos procents. Tagad pēdējā Super spēlē viņš tur ielaida vairāk, tur sabojājas tas procents, bet vienot sakot, ļoti galvu reibinoši tā statistika Artūram. Un es tev piekrītu, ka viņš savas akcijas atkal paceļ kaut kādā mērā. Jā, bet es nezinu, ko Vancouver tur darīs. Tur iemainīt kaut ko viņi īsti nevar. Principā, lai tiktu vaļā pamatvārdsargiem, tur būs grūti. Es nezinu, cik dumjai jābūt pretējai komandai, lai paņemtu Demko, piemēram. Es nezinu, cik viņam liela alga ir, bet gan jau, ka nav maza. Viņam bija liela. Pie 5 miljoniem. Jā, viņam bija liela. Viņš toreiz labu līgumu parakstīja. Jā, labi, mēs atkal kārtīgi reizi tik daudz runājam, bet man interesanti, un es ceru, ka arī skatītājiem, klausītājiem interesanti, bet Uvis Balīnskis naktī uz ceturtdienu uzsāks cīņu par Stanley kausu. Jā, Uvim varbūt tur tā loma šogad gan ir lielāka nekā tas bija pērn, bet arī izskatās, ka šajos playoffos tas ir vairāk tā epizodiski. Viņš ir nospēlējis dažas spēles, bet jautājums ir liels, vai viņš fināla sērijā uzspēlēs. Bet lielais jautājums pagājušā gada fināla atkārtojums Florida Edmontona vai atkal Florida cels kausu? Es būšu nepopulārs. Tu saki, Edmontona šogad vinēs, ja? Es, protams, gribu, lai Uvis atkal atver Stanley kausu. Mums ir divkārtais Stanley kausa ieguvējs, kas būs tāds vienīgais vēsturē Latvijas, ja, un tā tālāk. Bet man kaut kā rīktīgi, iekšēji gribās, lai Konors Makdēvids beidzot paceļ to Stanley kausu. Viņam tas ir. Un Traizētls arī. Traizētls mazāk, bet tieši par Konoru Makdēvidu. Viņš tur ir zelta puisēns tur Kanādā un nespēja Kanādai atvest Stanley kausu. Ja, un nespēja visu laiku. Pēdējā Monreālā viņš tagad sākumā izcīnīja. Arī Toronto viņam šogad bija ļoti jaudīgi. Toronto tur vispār smieklīgi skatīties uz to organizāciju. Es nezinu, ko viņi tagad darīs ar visiem šiem meķūzēm un mārdariem. Jā, viņiem tur arī tik traks labs sastāvs, bet nevar izcīnīt. Nesapratu, vienkārši no stāsta viedokļa. Ja, tas būtu tik skaisti. Konors Makdēvids draftēts lielākā Kanādas zvaigzne kopš Sidnija Crosbija. Ja. Viņš ir uzticīgs vienam un tam pašam klubam, kas ir Kanādas klubs, nevis Amerikas klubs. Ja? Un viņš atnestu Kanādai beidzot atkal Stanley kausu, lai kanādieši atkal var pateikt amerikāņiem, Lukā ir jāspēlē hokejs. Ja? Tas būtu tik skaisti. Protams, skatoties arī īstenībā uz tiem sastāviem, vājā vieta ir, es zinu, ka man arī oponēs un iespējams to oponēs Edmontonai vēl aizvien vārdsargi. Vājā vieta, jā, Skinners ir labi nospēlējis. Viņam 3 sausās, man liekas, ir spēles, ja pareizi atceros, bet, nē. Floridai tur ir ko likt labāk. Floridai arī jaudīgs baigi uzbrukums ir. Jā, tīri varbūt tīri uz uzbrukuma talanta, jā, varbūt Edmontona pat ir labāk, jā. Bet kopējais komandas... Top blitze Edmontonai ir labāk, bet es teiktu, ka... dziļums ir labāks Floridai. Es tā domāju, bet es saku, es domāju, ka viss Kanāda... Tur esi īkšķi, ne tikai to. Jā, vienkārši, lai Edmontona vinnē, vienkārši tikai tāpēc, lai Konoram beidzot ir, un lai Konors beidzot var parakstīt kādu superlielu pēc tam līgumu, ja, vai iemainīt uz citu komandu. Jo man ir tāda sajūta, ka viņš nav pārgājis uz citu komandu, ja, lai gan jebkuru citu vienību ņemt ar atlasām vienībā. Nav nekāda maiņās, nekādas nav iesaistīts, tikai tāpēc, ka viņš grib savai Edmontonai, ja, to visu, ja, kur viņš sāk savu profesionālo karjeru. Labi, es tagad fantazēju, tas ir tikai manas domas un varbūt pelnus šīs stāsta. Mēs varam daudz ko fantazēt. Varbūt, jā, bet tas man vienkārši būtu skaisti, ja tā notikt. Jā, ok, iepriekšējā paudze, kas ir Sidnijs, jā, talants lielākais savas paudzes, jā, ok, viss kārtībā viņš atnesa olimpisko zeltu Kanādai, tur viss ir labi. Triple gold club, jā. Bet Stanley Kaus, viņš ar Pittsburghu, amerikāņu komandu, viņš vajag kanādiešu komandu beidzot, lai būtu, jā. Ja Winnipega tagad izgāzās rekordu, tad lūdzu, lai Edmontonu paņem. Vai Uvis Balīnskis Stanley Kaus finālā izies uz ledus kādā no spēlēm? Jā, es domāju, ka izies. Es arī domāju, ka viena vismaz būs viņa. Es domāju, ka izies. Jo skatoties to, kas notika arī iepriekš, tur... Traumas, tur diskvalifikācija pēkšņi. Ka tur ibumetīns un es nezinu... Kas tur alkohols iet? NHL varētu arī kaut kāds morfijs atļauts un tā tālāk. Es domāju, ka tur iet uz urā Floridas Panthers ģērbtuvēs, tā domāju, pirms spēlēm. Es domāju, ka Džeks spēlē tur pussalauzt puskomandu. Tad es domāju, ka Uvim būs iespēja sev parādīt arī iziet laukumā lielajā finālā. Es ar tāpat domāju. Un hokeja fani, kas grib celties pa nakti, visas spēles ir 3 naktī pēc Latvijas laika. Tā kā vasaras sākums jaudīgs. Trešā paliek 3. Jā, arī.
Pagājušajā gadā mums bija Kristaps Porziņš jūnijā un Bostonas Celtics, kam sakot līdzi. Tagad mums ir Ūvs Balīnskis un Stanley Kauss. Es pēc viena hokeja apskatu braucu uz laukiem uz cēs pusi es tēcos 2, man liekas, naktīs. Mēs tur visi beidzām, atvedījāmies, aizgāju pārģēties un braucu. Un es braucu. Man bija obligāti laukos jābūt tajā nākamajā rītā. Un es braucu kaut kā, kā Latvijas rādījumā tur skan. Pagaidi, bet bija taču tupšāks, ka es izbraucu. Es paskatos kaut kā 4 naktī gadrīz, ja? Un tu redzi, es braucu uz austrumu pusi, un tu redzi pamalīt visu baltu un skaisti paliek. Tu kā jau saulīt lec tajā laikā, kad sāksies NHL spēles. Tieši gribēju, lai mēs nedaudz pārējām uz basketbolu. Kristapa Porziņa. Tu sadal kopā man braukšanu uz laukiem ar basketbolu. Es tā jebko varu savilkt kopā. Tas nedaudz humora, bet Kristaps Porziņš, Bostonas Celtics kaut kādā mērā nedaudz negaidīti tomēr noslēdz sezonu priekšlaicīgi. Es esmu vairāk kārt šajos podkastos tev teicu, ka es biju piesardzīgs par Bostonas izredzēm un manas negatīvās prognozes piepildījās. Kā var pakāst Ņujorkai esot plus 20 vadībā? Spēles turklāt, jā. 2 spēles tieši. Nevis vienreiz tā paslīdē kāja, bet 2. Pagaidi, tas pašiem džekiem. Turklāt es skatījos, es tieši to pēdējo ceturtdienu, man liekas, noskatījos 2. spēlē. Džeki, jums ir 20 kaut kādi pāri punkti bija viņam pārsvars. Jūs 3. sekundē piļiet visu laiku tālos. Vienkārši nospēlē savus sekundes līdz galam un nav iespējams tev vispār neko izdarīt, pat ja visu laiku viņi iemet pretējā pusē trīdīt. Kur tik dumšs basketbols var būt? Dumšs basketbols. Tikko bija Eurolīgas Final Four. Tu nekad neko tādu neredzētu. Tu tādi stulbumi notika vienkārši ārprāts. Es vienkārši nesaprotu. Plus, Teitums vēl, protams, izlidoja. Un Kristaps pālpot nevar. Es domāju, ka Bostonā būs liels pārmaiņas šajā vasarā, ņemot vērā, ka viņiem ir luksus, tas nodoklis, un viņiem ir ļoti daudz pāri griestiem. Tur bija tā, ja viņi izvēlas paturēt visus spēlētājus, tad viņiem luksus nodoklī 200 miljonu jāmaksā katru sezonu. Tas ir kosmosas summa. 4 Porziņi. Vairāk. Porziņģim ir 30 miljoni. 38, man liekas, jā. Viņš tagad 2 gadus pa 60 parakstīja. 30. 30. Ok, tas ir vairāk kā 4 Porziņi. Jā. Lūk, un Teitumam milzīga alga, Holidayam milzīga alga. Teitums nespēlēs nākamo sezonu, jo jāhalē cīplas plīsums. Vienāds sakot, viņiem tur 4-5 spēlētāji ļoti lielām algām, un es domāju, ka es gribētu, lai Kristaps paliek, bet man kaut kāda klusa aizdoma, ka tieši tāpēc, ka viņam ir bijuši atkal problēmas tomēr ar traumām, ka viņi tomēr aizmainīs. Jo te runas parādījās, protams, tās visas spekulācijas par Jaredu Allenu, uz Cleveland, un tad Allens nāk uz Jā, bet Porziņš jau nav baigi interesants maiņai, vai tad viņš ir? Viņam taču tūlīt līgums beidzās. Viņam beidzas pēc šīs sezonas līgums. Tad jau maiņā jau tu viņu nevar īsti baigi ielikt. Tas tieši ir izdevīgi, jo tev ir tā kā expiring contract. Jā, bet tu jau nevari dabūt neko labu pretī. Tas gan, jā. Ja tu gribi tikai no naudas atbrīvoties, tad tieši ir ideāli. Tu tā kā aizmaini uz kādu organizāciju, kas grib atbrīvot savā algu sarakstos vietu, kādam citam spēlētājam, tad tu viņu var aiztreidot. Jā, bet neko labu tu nevar dabūt pretī. Grūti, jā. Grūti. Diezgan neiespējams. Es gribētu, lai Kristaps paliek Bostonā. Es ļoti gribētu. Es domāju, ka beidzot viņš ir laimīgs. Viņš bauda to basketbolu. Viņš ir Jā, bet vai viņš varēs arī... Bet kaut kas jau ir jāizmaina. Viņš baudīs to basketbolu, ja tur aizmainīs. Tur nezinu, Holiday un spekulē Braunu, piemēram. Jā. Vai viņš varēs pabaudīt to basketbolu. Jā. Es nezinu, kā tur ir, bet es nezinu. Kristapam veselība jāsaved kārtībā, un es ļoti, ļoti ceru. Viņš gan ir vairāk kārt apstiprinājis, ka viņš spēlēs Eiropas čempionātā, ka viņš palīdzēs Latvijas izlasē, bet, es piesitu pie koku un pārspļāvu par plecu, ka, kamēr es viņu neredzēšu arēnā Rīga uz parketa, tikmēr es neticēšu savām acīm, tā teikt, un es ļoti ceru, ka viņam būs veselība, un viņš varēs izlasē palīdzēt. Par to aizmainīšanu vēl jau ir bijuši sign and trade. Tie varianti, ka tu piedāvā līgumu parakstu un uzreiz automātiski aiztreido. Tāds ir variants arī, jā. Bet kur un kas var viņu atļauties? Skaidrs, ka vairākas komandas pilnīgi noteikti gribētu viņu pakalpojumus. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts arī šajā sezonā, regulārajā sezonā. Par spīti traumām viņam bija ļoti pieklājīga statistika un viņš rādīja labu sniegumu un bija vairāk mači, kur pār pa 30 gūtiem punktiem. Kad mēs sagaidīsim no Porziņģa ilglaicīgo lielo līgumu? Viņš tādu vēl nav parakstījis savā dzīvē. Domāju, kā arī nebūs. Mēs slēgt gaidām. Mēs slēgt gaidām. Nedos. Vairs jau ne. Teiksim, 5 gadu līgumu neviens nedos, jā? Ne.
Tad Porziņai būs jāsamierinās sakos kaut kādiem 2-gadīgiem līgumiem. Bet, beidzi, tev pa 2 gadiem $60 miljonus. Ok, pusi tev noiet nodokļos nost. Daudz cilvēku aizmirst, bet vienalga. Saprotiet, es jau domāju par to, ka spēlētāji, kuri mazāku pienesumu komandai tīri var nest saņemt 2 reizes vairāk nekā Porziņas. Tu ir džeki, kas 50 miljonus, un labi, tie mazie spēlētāji pārsvarā, jā, bet pat tiešām Porziņas tikai 30 miljonu sezonā vērts. Man liekas, ka viņš ir vairāk vērts pēc tā NBA basketbola tirgus. Man patīk, ka amerikāņi saka, your best ability is availability. Tulkojot, tava lielākā priekšrocība, tavs pluss ir, ka tu esi pieejams, ka tu esi vesels. Un tas Kristapam Malažam pietrūcis. Viņš ir vienradzis, viņš ir fantastisks, fenomenāls spēlētājs, bet, diemžēl, uz viņa augumu un viņa fiziskajiem parametriem tās traumas ir gribot, negribot. Viņš lēc viņam palec zem kājām apakšā, viņš pamežīja potīt. Tā tas ir viņa augumam, tas vienkārši tā ir un tas tā būs. Un tur ar to jāsamierinās. Jā. Par Eiropas čempionātu basketbolā mums ļoti strauji laiks iet uz beigām. Latvijas ilgi. labi, tūliņ jau sāksies treniņi. Ja kas. Jā. Bet es gribu, lai mēs par Eiropas čempionātu arī tomēr parunājam, ņemot vērā, ka arī mums ir jauns galvenais treneris, kas stāsies amatā pēc Eiropas čempionāta, Spāņu speciālists Cito Alonso. Kā tas ietekmēs, ka mēs jau zinām pusgadu pirms bez mazvai notikumiem, ka mums ir jauns galvenais treneris, ka Luka Banki tikko ir parakstījis Jordanu Otu, kurš visticamāk būs Phoenix Suns galvenais treneris, ka mums ir šāds ļoti jaudīgs speciālists pievienojies komandu tiltaņam. Vai mēs tādiem straujiem soļiem publiski pasakam, mēs esam viena no turnīra favorītām? Es šitā sauktu tagad vai nekad Banki edition. Ka viņš ir uztaisījis to pašu, ko mēs 2009. gadā taisījām to tagad vai nekad variantu. Bet pats liekas, ir tik dīvains. Es tam baigi neatceros nekur citur sportā, kur būtu šāds. Zviedriem hokejā bija. Ka viņiem treneris bija Gustavsons, pareizi atceros, kurš pēc tam arī aizgāja uz NHL. Tur bija līdzīgi kā arī. Viņš jau bija pateicis laiks, viss šis man pēdējais pasaules čempionāts, un tad tur arī atbrauca tā labāk spēlētāji nekā uz iepriekšējiem gadiem no NHL, un tā tālāk, un viņi toreiz pacēla to titulu, jo pareizi atceros, tas bija kaut 17. gads, man liekas. Varbūt es pa gadiem varu kļūdīties, bet bija tāds variants, tas, ko es atceros, bet vairāk tā baigi nenāk prātā, ka taisīt tādu tā kā pēdējo dēju tagad vai nekad ar treneri. Ir spēlētājiem katru gadu noteikti tā, ka tur kāds veterāns pasaka, šis mans pēdējais, saņemamies džeku un izdarām visu labāko, bet par treneri tas tik bieži nenotiek. Un tas man liekas kaut kāda baigi dīvaini, bet skaidrs, mēs jau te arī teicām, un ir piepildījies arī tas, ko es teicu, ka drīz Bankai vairs nebūs izlases treneris. Tas arī tie bija tā pareģa vārdi. Šoreiz tu trāpīji ar savu prognozi. Tas arī ir piepildījies, un tā būs. Jāsamierinās. To jau mēs zinājām. Tu jau daudz zināja jau gadu iepriekš, ka viņš ir. Provocēšu tev tālāk. Cito Alonso ir solis uz priekšu vai uz atpakaļ? Es nemāku tev. Jā, grūts jautājums. Viņš arī ir augsts līmeņa treneris, un galā viņš ir Barcelona arī trenējis. Tādu speciālistu nemētājs apkārt. Viņš ir arī Spānijas jaunatnes izlasēs bijis galvenais treneris. Cito būs, man liekas, diezgan liela problēma, ja mēs pastamies vidējo vecumu. Diezgan veca komanda, jo tāds vidējais vecums. Jāsāk tādi paudžmaiņi. Jā, paudžmaiņi, un tā varētu būt diezgan sāpīga mums šeit izlasē. Protams, ir džeki aizvietotāji vēl labākajos tādos gados, kas vēl nejutīsim to, bet tā, kad paskatāmies tādi līderi, viņi mums jau ir krietni pār 30. Jā, tā pašam Kristapam bija jau 30 gadi. Jā. Nerunājot par brāļiem Bērtāniem. Brāļi Bērtāni, 92. 89. gads. Jā. Tas pats Lomašs arī visu laiku bijis jaunais. 96. gads, man liekas, viņš ir. Jā. Es jau tev stāstīju, es pret viņas jaunatnes līgā spēlējis. Viņš 50 punktus ir iemets. Tur jau tā lieta. Tā kā tam Cito nebūs viegli. Tur būs jāmeklē arī jauni tādi ģērbtuves līderi. Kad galā Strēlnieks, beidz arī karjeru. Labi, es jau viņu vairs neskaitu, viņš jau beidzis, viss atvadījies. Un tie, kas nākamie nāk, tas pats Gražols jau nekāds jaunais nav. Viņš arī pār 30 jau ir. Jā.
Es domāju, ka tur būs pārdomas. Skaidrs, mums ir tie jaunie talanti, ko mums brauc uz NCAA, jaunie no Zeļiem un no VF aizmirst pēkšņi uzvārdus. 2 džeki mums brauks uz NCAA. NCAA ir taču Williamsons. Arī, jā. Par to labas atsauksmes ritīgi. Ir mums tie jaunie talanti. Tā jau nav, ka galīgi ir švaka un tā tālāk, bet vienkārši tas, ka jāsāk viņi arī adaptēt iekšā izlases modelī un izlases spēlēs. Labā ziņa ir tāda, ka daudz no viņiem ir bijuši piesaistīti treniņiem, un viņi zina, ko mēs spēlējam, kā ir jāuzvedās un vispārējās, ko nozīmē Latvijas izlasē. Es, piemēram, redzu, ka mēs neesam vēl aizvien izmantojuši Steinberga potenciālu. Manā skatījumā, ka viņš ir tāds arī nākamais līderis varētu būt. Šiliņš ļoti labs, Kārlis arī. Protams, jā, garais gals mums ir vēl aizvien pietiekami drošs. Problēmas īstenībā ir tiem maziem spēlētājiem. Ja mēs paskatāmies arī izlasēs, bet tev neliekas, gados tā ir, ka es, piemēram, atceros, ka es braucu uz U18 izlases treniņā ar Žagaru Gads, kas bija, jā. Braucu, un toreiz savu treneriem prasīju, nostājos treniņu intervijas, un viņiem prasa, kā ir, skatos, ka nav mums īsti mazo tik labu varbūt un tā tālāk. Es nē, mums ir Žagars. Viņš Spānijā ir un viņš būs uz čempi, un tad mēs beigās redzam, tas bija sudraba čemps, jā. Tur viss būs kārtībā. Jā, pareizi, atceros arī, ka Žagars arī tikpat vecs ir, kopš viņa. Neviens tik spilgs, man liekas, nav bijis. Jā. Nav bet es tāpēc jau gribēju. Labi, Žagars ir fenomenāls spēlētājs, jā. Tāda mums nedzims katru gadu, jā, bet ir pagājis jau krietnes laiciņš, ka mēs neesam tiešām tādus labus, pirmos, otros numurus redzējuši. Arturs Žagars pirmais Latvijas Airlīgas čempions. Jā, tas ir es domāju, ka tā izlases lāpa tiks nodota viņa rokās. Ja veselība viņam atļaus, es domāju, viņš būs. Tāda Latvijas izlases seja kaut kādā ziņā. Protams, būs. Un sevišķi ņemot vērā to, kad es saku, mums tie pirmie, otrie numuri tik spilgti aiz Žagara, nav. Arī Arturs Kuruts mazliet ir apstājies savā izaugsmē. Zorikam bija laba sezona, bet arī viņš nepaliek jaunāks. Tā, kad tu saki, tie spēlētāji ir, viņi ir labi, bet pasē, ka mēs ieskatāmies, Jā. Nekas nav mūžīgs. Kā es saku, mūžīgi jaunie, apmēram, nav vairs kādi jaunie. Tam pašam Žagaram jau bija jāspēlē vairākas sezonas. Jā. Nē, NBA, bet vairākas sezonas jau bija jāspēlē tajā Eirolīgas līmenī, jā, kur viņš vēl aizvien īsti pat nevar saprast, kas nākamgad notiks. Viņš tur būs, nebūs. Viņi baigi jaudīga komanda. Atkal trešā baigi jaudīga komanda viņam ir, un es uzskatu, ka vēl projām Artūram ir NBA potenciāls, un tie ir viņa griezti, viņš to var sasniegt, bet tagad sāk, viņam ir jāspēlē, viņam jābūt komandas līderim. Būtu jau forši, ka viņš uz kādu Eirolīgas otrā ešalona klubu aiziet, nezinu, to pašu Žalgiri, tur būtu viens no līderiem, un forši to pēc tam ir ceļš tur uz NBA. Jā, bet šeit atkal ir mazliet citādāk. Citējuši Jāni Gailīti, ka kāds bija tas viņam teiciens, viņš vēl VF toreiz trenēja, ka mēs spēlējam, lai uzvarētu. Viņi spēlē, lai nezaudētu. Un tā ir milzīga atšķirība. Un, zini, tā var būt labāk tiešām, lai cīnās par titulu, bet kā otrais, trešais saspečs, nekā varbūt otrā ešalona komandā. Tas kaut kuram spēlētājiem, jā, bet tā ir tā lieta, kad spēlēt, lai uzvarētu titulu, ir pavisam citādāka mentālā sagatavotība, un tā, manuprāt, nodara tādā izlasē vairāk nekā spēlēt, lai nezaudētu. Vēl īsi Eiropas čempionāta fināla turnīra kontekstā. Man gribas pieskaitīt Latvijas izlases kā vienu no favorītēm, turnīra favorītēm, bet būsim godīgi. Būs divas dažādas izlases ar Kristapu Porziņu vai bez Kristapa Porziņa. Jā, tā ir daudzām izlasēm. Tāpat Serbija. Ar Jokiču vai bez? Jā, precīzi tas pats. Tā kā mēs jau neesam vienīgie. Jā, labi, Francijai varbūt gluži tik izteikti Vembaņāmas tur trūkums nav, jā, bet arī, tā ir arī cita izlase ar Vembaņāmu vai bez. Bet, Andrej, es baidos atkal, kad atkal mēs neiekāpjam tajā pašā grāvī, ka mēs sadagām, mums ir tik šausmīgi liels spiediens, jo visi sagaida, mēs sagaidām, ka mēs pacīnīt. Tas ir precīzi tas, ko es tikko teicu, citējot Jāni Gailīti, jā, ka mums ir vajadzīgi spēlētāji, kuri cīnās par titulu tajos, lai viņš tur, kur viņi spēlē. Izšķirošos brīžos nesadag. Jā, lai viņš spēlētu, lai uzvarētu. Vienalga, vai tā ir Latvijas līga, jā, vai Francijas līga, jā, vai Eirolīga, bet tā ir cita atšķirība. Tam spēlētājiem ir cita vērtība, cits smeķis. Ja viņš spēlē komandā, kura dara visu, lai uzvarētu un arī izcīna titulu. Nevis vienkārši vidusmērā met pa 30 tačiem, jā, piemēram, vidusmēra komandā. Protams, tas arī ir daudziem spēlētājiem, varbūt tas pat pa labi nospēlē. Bet tāpēc mums vajag šādu veidu spēlētājus, kuri cīnās par titulu un izcīna to titulu vienalga kā.
vienalga cik minūtēm, bet viņi var izcīnīt titulu. Viņi var dot to vienu vajadzīgo puslas gabaliņu, lai to titulu dabūtu. Nu, tad tas ir svarīgi. Es atkārtojos, ka šī brīža Latvijas izlase ir spējīga izcīnīt Eiropas čempionātā medaļas, bet man ir bailes, kā jau minēju, mēs spēlēsim savās mājās. Jau šobrīd ir spiediens, un visi sagaida un gaida no izlases. Jo bija ļoti labs pasaules kauss. Ja, mums... Tas būtu skaisti, ja mēs izcīnītu 90 apaļie gadi kopš pirmā titula, kur šogad vēl Valdemaram Baumanim tur atklāts, kur arī Garbhosa bija klāt, FIBA Europe vadītājs. Jā, viss FIBA dūža, kā teikt. Protams, stāsts vienkārši perfekts, un es būtu pārlaimīgs. Man kā basketbola cilvēkam tas būtu vispār prieks un laime, ja, bet būs diezgan daudz tās barjeras un tieši čēršļi jāpārvar, lai tiktu, jo būsim godīgi, pretinieki nesnauž, un arī tās izlases, kas ir top izlases, būs labas. Man tev viens pēdējais jautājums šajā tēmā. Pirms mēs šodien beidzam. Latvijas futbola izlasē vēl ir 2 spēles paredzētas. Pārbaudas spēle pret Azerbaidžānu, un otrdien ir kvalifikācijas spēle pret Albāniju. Nu, tiksim pie 2 uzvarām? Nē. Es arī saku, ka nē. Es domāju, ka nē. Ar to arī beidzam, vai ne? Jā, mums bija vēl ko runāt, jā, bet mēs jau aizrunājāmies. Paldies, ka skatījāties, klausījāties. Kad mēs nākamreiz tiksimies, mēs negarantējam neko. Mēs kā politiķi kaut kad jau mēs tiksimies, bet paldies. Pēc vēlēšanām tas būs. Jā, paldies, ka skatījāties un klausījāties. Tiekamies jau nākamajā reizē. Tā.